Kā jau droši vien lielākā daļa iedzīvotāji zina, tad Babītes novada pašvaldības Babītes bērndārzā bērnu nodrošināšanai ar vietām no 2011. gada tiek izmantoti moduļu teipa ēka. Un līdz šim mēs 5 gadus šos moduļus nomājām, kas, protams, samērā dārgs pasākums ir, un tāpēc ir nolemts, ka šī gadā tiek iegādāti pilnīgi jauni moduļi, lai nodrošinātu bērniem 2 grupas dažāda vecuma. Un lai šie moduļi, kā saka, ir pārvietojami, un ja, teiksim, kādreiz šie bērni paliks mazāks, tad mums ir iespējas viņus pārcelt uz vietu, kur šie moduļi būtu aktuālāki, teiksim, kādā noteiktajā gadā. Tā kā mēs uzskatām, ka šīs projekts ir dzīvot spējīgs, jo ēka pilda savas funkcijas, un vecāki un bērni ir pārliecinājušies, ka šīs moduļu ēkas tiešām atbilst visām normām un ir izmantojamas pirmslīdzdības iestādē. Tā kā es varu droši pārliecināt visus vecākus, jaunās māmiņas, ka šie moduļi ir pilnīgi droši un jūsu bērniem šeit noteikti patiks. Esiet pārliecināti par to, nākiet skatieties un jūs redzēsiet, ka bērni šeit jūtas ļoti, ļoti labi un omulīgi. Šogad esošajā ēkai mums ir pievienojusies jauna ēka, moduļēka. Esam ļoti priecīgi, ka esam tikuši pie jaunām, gaišām, plašām telpām, kur papildus varam uzņemt 48 bērniņus, bet šogad šīs grupiņas apmeklē ļoti mazi bērniņi, un tāpēc šogad uz moduļu grupiņām nāks 35 bērniņi, un esošajā ēkā bērni apmeklē 45. Prieks par gaišajām telpām, jo šīs telpas var izmantot ne tikai šīs grupas bērni, bet arī esošās ēkas bērni, jo te mums notiek kopīgi mūzikas pasākumi, dažādi viesmākslinieki pie mums viesojās, kā arī mēs varam šeit pavadīt kopā izglītojošas projektu nedēļas nogales. Vecāki arī ļoti priecīgi, ka ir dota šāda iespēja, jo modeļu būvniecību uzstādīšana ir veicinājusi rindas mazināšanos. Mūsu bērndārs atrodas ļoti skaistā apzaļumotā vidē, apkārt ir meži, plašas pļavas, un bērniem ir iespēja arī apgūt šo ekoloģisku audzināšanu, ko mēs arī esam pārņēmuši savā dārziņā, mācīt bērniem šo dabisko vidi, soli solī kopā ar dabu. Un uz mūsu bērndārzu brauc gan no Piņķiem, gan arī no salas, gan arī tepatās mums apkārtējie. Vasara ir tas laiks, kad bērndārza saimnītē parasti notiek kādi labiekārtošanas darbi. Un šajā gadā mēs ļoti nopietni pievērsāmies mūsu sporta zāles renovācijai, atjaunošanai. Mums bija ļoti jau savecējis grīdas segums, un tādēļ nācās nomainīt to, un nomainījām pret košāku, labāku. Viņš ir drošāks, tas ir speciāls segums, kas ir domāts sporta zālēm. Un līdz ar to mēs domājam par mūsu bērniem, lai viņiem te ir drošāk un var labi te atpūsties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Ir arī nomainīta jauna zviedru siena, vienādā augstumā un vienādos izmēros, un arī mazie bērniem tas būs iespēja nodrošināt viņiem aktīvu nodarbību. Vēl mēs arī ļoti aktīvi padarbojāmies ārteritorijas labiekārtošanā un sakārtojām mums vienu rotaļlaukumu priekš 2-gadīgiem, 3-gadīgiem bērniem, kur mēs iepriekšējo smilšu segumu nomainījām ar jaunāko mīksto segumu un bērniem jaunu rotaļu vidi izveidojām. Vasaras mēnešos Babītes vidusskolā ir izremontēti un atjaunoti gaiteņi, kā arī nodrošināta droša vide bērniem no ugunsdrošības viedokļa. Gaiteņi mums ir kļuvuši koši, krāsaini, dažādi, kas priecē gan skolniekus, gan arī vecākus, kā arī pedagogus. Vasaras mēnešos Babītes vidusskolā ir atjaunota un jauna iekārtot ventilācijas iekārta aktu zālē, līdz ar to mums izlaidumi un citi pasākumi, kur notiks aktu zālē, vairs nebūs tādā karstumā jānoris. Vēl vasaras mēnešos Babītes vidusskolā ir iegādāta jauna datortehnika, kā arī interaktīvās tāfeles.